Vai disciplīna padara tevi brīvāk, vai tieši motocikls ir vieta, kur tu beidzot vari būt ārpus sistēmas? Šodien moto sarunās par spriedzi, par struktūru, par haosu. Starp pavēlēm un anarhiju, starp atbildību par citiem un atbildību tikai par sevi. Mans šodienas viesis ir Andrejs, Auduro biedrs, virsnieks Zemesardzē, cilvēks no Dundegas, kurš ikdienā veic apdaru mazajām moduļu mājām, bet brīvajā laikā brauc mežā ar motociklu. Vai dienests padara tevi par labāku adventure braucēju, vai motocikls ir kontrolēta anarhija, un vai vīrietim vispār vajag disciplīnu? Lai būtu patiesi brīvs uz moča, par to šodien runāsim. Mani sauc Rihards, un šīs ir Auduro moto sarunas. Labi, man nav valiņš īsti, bet man ir kafija, vismaz no krūzītes. Tev tomēr ir, šitas ir būt bez mazā izņēmums, jātais, kad ja tev nav krūzīte, to var dzert ķermetī vismaz bez prieciņā. Tā nu labi, sāksim varbūt ar vienkāršāko lietu. Andrej, kas tu esi ārpus formas un ārpus motocikla? Tas laikam nebija tik vienkārši, ja? Tas tā vienkārši. Tu domā, ar ko nodarbojas? Ikdienā. Ikdienā es esmu tēvs 3 foršiem bērniem un strādāju mājas būvēju, koku mājas. Bērni jau izauguši? Man jau ir lielajiem jau 20 gadi, drīz jau pats uz moču kāps ir. B kategoriju dabūjis, jau sapņo pārā. Ļoti labi. Mazajiem tam aizmugurē patīk pagaidām sēdēt. Forši. Kā jau nākamajā pēctecē arī visi uz dienestu, jā? Dienas lielais jau ir pieteicies. Dienestā, valsts aizsardzības dienestā jau pieteicās. Nepacietību gaida, kad jūlijā varētu uzsākt. Super. Un kas ir tā mājiņām? Pastāst to īsumā, kas tas ir? Tā ir ražojam moduļu mājas, kuras jau vesels, gatavs mājas, var teikt, jau ieņem pilnu komplektāciju ar visām mēbelēm, jau visu aizved klientam vienalga, kurā vietā jau klients sagaidot māju, jau reizēm ar visām somām, jau māju uzliek uz pamatiem, pieslēdz komunikācijām, viņš dzīvo jau. Jā, un tur tu arī esi priekšnieks? Tur es pa iekšējo apdaru. Jā. Ar iekšējo apdaru nodarbojos. Bet tu vadītājs, jā? Mans darbs ir, kā es saku, es daru to, kas patīk sievietēm. Jo večiem vadīja tā konstrukcija, tā ārpus, tā fasāda un viss tā pat konstrukcija, no kā tā māja sastāv, un sievietēm patīk, ka ienākot iekšā, tur tā mēbeli, tas viss tie smukie LED lampiņas, viss tās smukās lietiņas. Tā kā mums večiem ir, lai sievietēm būtu forši viss. Super. Un klausies, un kā tu nonāci Zemesardzē? Šis stāsts. Zemesardzē īstenībā bija tā, kad es kādreiz, kad dzīvoju Dundegā, man jau aicināja ļoti daudz gadus atpakaļ uz Zemesardzi, bet tā ikdienas rutīna jau bija tāda, kad reāli nav laiks, un tas tuvākais bataljons bija Ventspils, un tu braukā tur gandrīz 70 km, un tas bija tāds. Ja tad bija vairāk mežā dzīvoja medībās. Un kā visam tu dzīvē kaut kā meklē to labāko ielu, uz kuras dzīvot, un es atradu to Rīgā, atbraucu uz Rīgas strādāt, visu, un tās medības palika arvien mazāk, bet es neesmu pilsētas puika, un man vajag mežu visu laiku, un tad es pareizi. Bet tu medībās jau šāvi? Medībās jau šāvi. Jā. Pulveris maki jau bija, jā. Jā, tu bija savos ies jau, jā. Un tad tā atbrauc Rīgā, un tad bija tāda aizgājām 18. novembrī uz parādi, ar draugiem sabraucu. Es vēl tā pasmējos, un nākamajā parādā es soļošu. Jā, tas bija. Un reāli pēc tām brīvdienām novembra es uzreiz nākamā dienā vienkārši pat nezināju nevienu, ne bataljons, kas kur atrodas. Vienkārši uzvanīju. Tā, lai vairāk, bet tur bija, man tur tik ātri ielika tajā sistēmā iekšā, kad es jau atrapus, ka es jau biju parakstījis to līgumu visu. Un pēc gada jau es soļu arī, reāli. Jā. Kā piepildīt to pirmo tādu patriotisko mērķi. Tas bija, jā. Super.
Nu, un kā tu tur nonāci līdz adventure motocikliem? Tu jau iepriekš brauc ar mocītu vai? Nu, iepriekš, kas bērnībā, tur visādiem Mīžiem, Minskām, tur ar tādiem visādi bija brauc. Tad bija baigā pauzes. Vispār nebija brauc ar moci. Un kaut kā pavilkas gribās visu laiku, nepatīk tā rutīna, kad darbs, mājas, divāns, ja, visu laiku labi ir dienests, ja, bet tas arī nav visu laiku. Tad meklē kaut kādu variantu. Varbūt tas ir tā 40-gadnieku krīze, kā sāk, jā, kad visi tagad grib moci nopirkt. Un meklē to variantu, kā izpausties kaut kur, izklaidēties ārpus pilsētas. Kā es teicu, ka es neesmu pilsētnieks, kad jābrauc kaut kur ārā. Ja. Ar mašīnu brauc, un bieži visādi šķēršļi, ka tu ar mašīnu visur nevar iebraukt, jā, bet mocis tas ir tas. Un tad nokārtoju beidzot to A kategoriju. Un kāpēc es tieši šitādu adventure moci ņēmu? Man šāda veida moči īstenībā es sapņoju jau kopš tā brīža, kad Vinters Dakārā brauc. Kad Vinters brauc, baigi sekoja, mums tā rādīja to visu, un tad es domāju, ja es pirms mums tikai tādu moci, ja, ar kuru var aizbraukt. Ar to tu reālo brīvības garšu var īstenībā sajust tikai. Ja. Šoseis moci tas ir piesies tomēr asfaltām. Viss, ja. Ar šo es varu braukt gan pa asfaltu, es varu nobraukt. Asfaltu un nezinu, pa mežiem, pa grāntu ceļiem bez problēmām braukt. Tāds universālais variants. Vai tur varētu būt iekšā kaut kāds tas tavs, kā tu cilvēks vienkārši, kas tuvāk dabai gribētu, tas dēļ tā kā dienest arī, kad tu domā vairāk, kad mocis man noderēs gan uz asfalta, gan arī ko mežā, tā kā vairāk pielietojam. Tas īstenībā ir ar dienestam arī, jo tēti jau arī izveidoja, ne? Tas jau arī izveidotāji pa lielām jau arī visu no dienesta, ja? Tas ir tas universālais visur, kur tāpēc mēs dienestā arī transports, mēs neizvēlamies ielas un mašīnas, ja, un nebraucam kaut kādos uzdevumos vai mācībās. Ja. Mums ir apvidus transports, ar ko mēs varam braukt visur. Ja. Tātad šīs mocis arī ir tāds, kuras var braukt visur. Un mocis arī var dienestu vajadzībām izmantot, ja, sagatavoties mācībām. Ja. Es varu izbraukt tās vietas, visu paskatīties, kas un kā, man nav ar kājām jāstaigā tur. Arī plus baigais. Tātad savs praktiskais iemesls tam arī viss bija. Jā. Bet es esmu redzējis tavu moci. Man liekas, ka tu tur tā ieraudzīji viņu un man liekas, ka nedēļ praktiskā tu tur tīri izvēlējies viņu, ne? Kādā ziņā tu domāji? Tur Marlboro virsū. Tur iepriekšējais īpašnieks jau bija aplīmējis. Ja. Sākumā jau tā doma bija tāda, ka es varbūt tās ņemšu nost un līmēšu kaut kādu savu oriģinālā tur. Bet tad, kad brauc pa ielu, apstājiet pie luksafora, kad no mašīnas īkšķīs uz augšu, jā, visi sakat forši, es domāju, kāpēc ne? Jā, tie visiem ir tie standarts, tās krāsas, visiem. Šis tāds zīmīgs tās, jā. Tas uzreiz, tas mūsu vienā Oduro pasākumā arī bija džeks. Tu dzīvo tur un tur, es kā tu zini, mēs redzam tavu mocu, jau pēc moča jau atpazinu jau, kur es dzīvoju, un vispār, kad man var viegli izsakot. Jā, es jau domāju, ka pēc tev nav tā kamuflāža mocis. Ir jau tāda arī braukā. Bet pastāst, varbūt, kas ir tavs mocis, tiem, kas varbūt nav, nezinu. Yamaha Tenere braukā. Citi saka, ka nav tas labākais variants. 700, jā. 700, jā. Nav tas labākais mocis, ar ko uzsākt braukt. Man nav gluži tā, ka pilnīgi uzsākt, bet tādā adventure braucienā tas mans tās pirmais, jā. Bet es nezinu, varbūt tās, kad viegli jau nav. Protams, pirmā sezona bija traka, kamēr vispār saprot to mocu, vispār kas un kā. Labi, tagad jau viss ir pilnīgi savādāk jau. Bet man liekas, forši ir tas, ka to tādu grūtāk, sarežģītāk, varbūt smagāk iepraktizējies jau sākumā, tu paņem uz kaut kādu savādu, tad vieglāk ir braukt. Bet dienestā nav līdzīgi arī, ka tev sākumā iemet, uzreiz sāk bļaut uz teviem bez mazā, ja? Dienestā arī, jā, protams, kad jo sākumā liekas vispār ārprāts, kur es esmu nonācis. Ja? Tātad man jau vispār tā dienests, es pat pabiju arī obligātā dienestā. Tagad tās pirmais, tas hardcore, tas ritīgais, tas jau bija man tur, ja? Kur tu domā ārprāts, kur tu esi nonācis vispār un kas te notiek. Un tieši tāpatās ar šito mocu bija arī, jā, sākumā domāju, tiešām man vajadzēja šito te ņemt, jā.
Bet, kad skatās uz citiem, citām markām, citiem močiem un kā citi brauc, no tehniskā viedokļa man neviena reize nav pievīlis tas mocis un uzticīgs tas mocis ir, uzticams tāds un ir ok. Es nenožēloju, ka es viņu nopirku reāli. Jā, tā. Klausies, bet vai tā militārā disciplīna tev arī padarīs kaut kādu labāk braucēju? Kā tev liekas, vai tev bija vieglāk tā kā uzsākt? Dēļ tā, ka tev varbūt tāda rūdījums ir. Uzsākt varbūt vieglāk bija tas, ka tāda dienestā arī, kad tu uzsāc dienēt, tu ej uz kaut kādu mērķi. Ja? Tu sākumā pamatāmācību, tos mērķis ir pabeigt to pamatāmācību grūti, bet tu mauc sakot zobus, ja? Caur sviedriem, varbūt reizēm asarām, ja? Tu ej uz savu to mērķi. Un tieši tā parādās ar šo mocu, kad sākumā nenormāli grūti, bet tas ar vienu vieglāk un vieglāk ir tas pirmās iemaņas arī dienestā, kas tev sākumā liekas, pilnīgi nesaprot. Tas pilnīgi liekas, tā ir cita pasaule. Un tad, kad tu iemācies, beigās tas aiziet, tas ir tāpat, ka tu iemācies staigāt. Tu vairs nedomā par to lietu, ja? Tas viss ir automātiski aiziet. Tieši tā parādās arī ar mocu. Un tu savā militārajā karjerā jau esi aizaudzis līdz virsniekam. Jā, es esmu tāds man vai niķis vai raksturs. Man ir tā, ja es esmu kādā lietā, tu man jāiet uz pilnu banku. Jā, tieši tāpatās dienestā. Es jau obligātā dienestā biju jau kaprāli, bet tas ir tagad šajā dienestā tas likās, ka tas nav īsts kaprāls. Ja? Tas likās vairāk par skaistām acīm deva tas, un ka tu māki daudz runāt. Es domāju, ka nē, man jāpielīdzina visu un jāiet tā, kā vajadzētu būt. Ja? Jaunāko instruktoru kursu izmācījos, viss kaprāls, bija kā nodaļas komandieris. Un ilgi gaidīju seržants. Tagad tie seržantu kursus vispār nebija tādu. Zemesardzei 30, kad bija liela parāda, bija Jelgavā. Bataljona komandieris izsauc un visas vienības priekšā un teica, tā Blumberg, tev jāiet uz akadēmiju, jākļūst par virsnieku. Un es vēl pie sevi domāju, kur tu stāst? Es neiešu, jo es gribēju to pakāpeniski. Un tad reāli nedēļa pirms vispār kurs tas sākās akadēmijā. Jāiet. Jo tajā momentā bija tāda pauzīt, kaut kāda nenotika nekāda kursa tāda, bet es jau biju tajā militārajā tajā ritenī iekāps tā, ka visu laiku gribās skriet kaut ko. Tikko kaut kāda tā pauze ir, es nevarēju apstāties. Tad es ieskrēju akadēmijas virpuli iekšā. Tagad tu esi, principā virsnieks un droši vien tev domāšana arī pamainījusies ir kā virsniekam, vai tas ir kaut kā arī pārgājis uz šo motobraukšanu, ka tu varbūt domā jau plāns A, plāns B, varbūt jau plāns C arī kaut kādās lietās? Vairāk ir tas, es tās varu salīdzināt, piemēram, kā instruktors, kā es biju. Es biju, es biju traks instruktors. Ko nozīmē traks? Kas tas? Es biju skaļš. Skaļš. Dusmīgs? Ļoti prasīgs, jā. Prasīgs nav stingrs, jā, visu. Un man bija tā, ka man bija atkal tas savs mērķis, ka man bija jābūt, lai man būtu tā labākā nodaļa. Ja? Un tad es arī prasīju no viņiem. Un, lai es dabūtu to labāko, man pašam jābūt labam. Es arī izgāju to kainieku nodaļas komandieru kursu, lai zinātu visu, ko mācītu. Bet atšķirībā, kā es tagad kā virsnieks, es to visu pašu varu panākt bez bļaušanas. Kaut kā vairāk izsver tos. Klausītājiem, lai zinātu, tad kā tas ir šis militārais kurs, kur principā pārbauda tevi uz spēka izsīkuma sliekšņa, tavu reaģēšanu, principā, ko tu esi iemācījies kā kaprāls, vadīt savu nodaļu, pieņemt lēmumu zem noguruma, zem stresa, zem bats varbūt arī tur bija. Protams. Tātad visas šīs lietas, principā izdzīvošana gandrīz. Un tagad tādos apstākļos panāk, ka tā nodaļa iet uz priekšu, darbojās, kopā strādā. Un tagad tev tas pats jāpanāk ar vārdiem.
tagad es to pašu ar vārdiem minu. Ir grūtāk? Grūti pateikt. Nē, nav grūtāk. Es esmu pieredzis pie tā, jo ja es pats kādreiz biju nodalījis komandās, tagad man tādi ir 4. Un es jau mierīgāk visu. Akadēmija ļoti izmaina instruktoru uz virsnieku. Ļoti mainās cilvēki. Tad... Kas tur nāk klāt? Psiholoģija vairāk? Psiholoģija, jā. Un tas ir vairāk izprast to cilvēku. Jā. Nevienmēr to ar bļaušanu kaut ko panāks. Un tu nevari uz viņu bļaut, kaut ko pacelt to balsi. Ja tu neesi viņam iemācījis to. Tu pats esi vainīgs tādā gadījumā. Pats esi vainīgs, jā. Tātad kļūda ir tevī pašā, nevis tajā karavīrā. Tā kā obligāti, kas metodas tur vairs nestrādā. Nē, tas ir pilnīgi, nevar salīdzināt tagad mūsu dienas, mūsu zemsardze ar to, kas bija tad. Bet tev noteikti tur arī kaut kāda riska izvērtēšana, vai ne, tajā vispār novērtēšana, kā tu pieeji visām tām lietām, vai tagad arī, ja tu nokļūst pirms mežā kādās pirms tu nokļūst bīstamās situācijās, vai tu izvērtē riskus, jo tā taktiskāk uz priekšu, strateģiskāks priekšu? Jā, tā arī ir, jo tagad arī, piemēram, plānojot to pašu maršrutu, jā. Ja kādreiz, piemēram, kā instruktors motociklists, es vienkārši maukt, kamēr es atduros. Tagad jau es izvērtēju maršrutu, vai es vispār varēšu izbraukt, man ir konkrēts laiks, vai es te konkrētā laikā tikšu tajā, izbraukšu to maršrutu. Tāpatās jau domā kaut kāds alternatīvs maršruts, ja būs kaut kāds šķērslis. Tas ir ļoti svarīgi grupās jau brauc. Jā. Ja tu viens iepēries kaut kādās nepatikšanās, tas vēl tā, tu vari vainot sev, bet, ja tu brauc grupā, viss vainos tev arī ne tikai. Es atbildīgs par grupu. Atbildīgs par grupu, jā. Tā ir īstenībā ļoti tāda atbildība. Un tas ir arī, tas dienas, īstenībā baigi iet kopā tas viss. Tu esi atbildīgs par grupu, tu nedomā tikai pats par sevīm un par visiem. Vai tad, kad tu vadīji motobraucēju grupu, vai tas ir līdzvērtīgi kā savus karavīrus vadīt, kad tu komunicē ar viņiem? Jā. Īstenībā ir, jo galvenais ir sākumā izstāstīt katram savu vietu. Katram ir viens gudrāks, viens īsāks, viens garāks. Mums ir vadošais, mums noslēdzošais. Tātad mēs sadalām visu, kas un kā. Tāpat izstāst jau, piemēram, krustojumos, nepazūdam, skatāmies uz aizmuguri. Tas ir tieši tas pats, kas dienestā, piemēram, patrulēšana. Tas pats princips ir. Jā, šitāds labos princips, man liekas, arī tas labākais, ko var aizgūt tieši no militārās vidas, ka jūs tik stipri, cik vājākais posms, pareizāk ne vājākais posms, bet jūs visi sadzat sektors, kā saka, 360, vai ne? Mūsu gadījumā, piemēram, kā motobraucējiem, mēs droši vien vērojam viens otru, tad, visi, kā teikt, ir neiekuļās problēmās un palīdzām viens otram. Un tad arī tas, ko tu teici, man liekas, par to vērojam, to aizmugurē, sagaidām. Tas, man liekas, ir ritīgi pareizi, jo bieži vien mēs tikai koncentrējamies ručkā līdz galām, braukuši ātrāk, vai ne? Kur tie aizmugurēji palikuši? Jā, un tieši tāpat arī laicīgi brīdināt aizmugurē par kaut kādiem bīstamiem šķēršļiem. Vienalga suns, koks, priekšā drāts, vienalga. Un tad vēl signāla dublēšana, tāda lieta. Jā, signāla dublēšana. Jo tu zini, kā nepieredzējis, tev parāda tā kā bīstamība, viņš varbūt tad saprot, nesaprot, bet vai viņš tālāk to parādīs, tas arī svarīgi, pareizi. Klausies, tagad tad pastāst, varbūt, tad, kad tu esi iekūlies šajās ČP, gadā, zini, kā bieži vien jau tā kā tu vari, cik vien tu plānot gribi, bet sanāk iekūties ČP dubļi, nogurums un ar to pašu komandu. Kā tu pieņem tagad lēmums šajās sarežģītajās situācijās? Grupā? Jā, grupā vai solo? Kā? Tas ir divas dažādas lietas. Jā, ņemsim kā grupā. Tur galvenais uzreiz arī, mēs neatstāsim nekad kolēģi, vienu pašu un paši nebrauksim prom. Tur uzreiz ir ātri izdomāt, ko katrs darīt. Tātad tu nosmos, tu ņem stumu, tu pievilks. Viens varbūt tās iet uz priekšu, skatās tālāko maršrutu, kur izbraukt, lai mēs visi neiebraucam tur kaut kādās tur dubļos tādos, ka līdz rītam mēs paliekam. Un vienam atkal ir
tu jādomā, vai tu tiešām gribi izbraukt tur, kur, bet ir gadījies visādi, ja, kad dabū mocu gāzt riņķi, nevis tāpēc, ka tu nokrīt, bet vienkārši, lai tu mocu dabūt ārā no konkurences. Bet klausies, tad tu braucot, tu domā kā virsnieks vai tomēr kā piedzīvājuma meklētājs? Jo, zin kā, reizēm taču ir tas, niez taču, tā kā vajag tur ties dubļos iebraukt kaut kur, tā kā izlādēties. Tev nav tā? Kā kur reizēm ir tāds, gribās vienkārši izbaudīt. Mierīgi negribas ielīst nekādos tur dubļos, vienkārši mierīgi izbaudīt to visu. Bet reizēm atkal ir tā, ka tāds meklē pats sev kaut kādu izaicinājumu. Jā. Kaut kur ielīst iekšā, pagājušajā gadā es pats sev uztaisīju ļoti labi izaicinājumu. Ja? Tāds, kad bija tā pēc kaut kādiem 60, 70 kilometrus, kur es domāju, nē, viss. Labi, viss nebija pa mežu sanāca kaut kādu 20, bet 20-30 kilometriem, kur es izdomāju, nē, viss. Jāvelk ārā. Un atkal tā ir tāda plānošana, jo man bija svarīgs laiks, kur man jānokļūt uz galpunktā. Es vienkārši redzu, ka neiet pats pārgurs un tas spēks izsīkums, kad ir, tad zinu, ka tu arvien vairāk pieļaus kļūdas. Tad vienkārši sapratu, pieņem lēmumu, to visu es lienu ārā no meža un braucu mierīgi. Šitā noteikti ir vērtīga atziņa. Tātad pieņemt šo metam mieru, saucās, jā? Jo ir jau pagājis cik laiks un nekas nav uzlabojies, jā? Vai saprast, kad ir jāpārstāj kaut kāda darbība. Jā, jo reizēm ir tā, kad brauc no sākuma ar baigo prieku, tu izbaudi visu. Un ir tā, ka jau kaut dienas beigās tev jau vairs tas prieks nav. Tu vienkārši brauc, tāpēc, ka tev jāizbrauc cauri. Un tas īstenībā ir svarīgi arī, ja brauc grupā. Tu skatīties uz visiem. Ja? Nevar tā, ka, piemēram, mēs braucam 4, 2 tagad mēs maucam, ja? Un 2 nevar. Tad, ja mēs braucam uz vienu punktu, vai izdomājam, labi, jūs 2 trakojiet, ja? Braucam, mēs 2 tā braucam ārā. Lai nebūtu arī tā, ka tad, kad pievelkās visa grupa, tad pirmais saka, davai, braucam tālāk, ja? Jā, vienmēr ir, kad pievelkās pārējā grupa, vienkārši pārprasīt, vai visiem viss kārtībā, veselība. Atpūta, kaut arī tas pats karstā laikā ūdens, vai visiem ir ūdens. Jā. Vismaz arī jāatgādina, jo daudz jau, nav varbūt pieraduši pie tās militārās vidas, kur tev vienmēr kamīls uz muguras tā saucamais, ka ūdens rezervors, un tu visu laiku dzeries pa maziem malciņiem, kur tev tas ir iedrillēts iekšā. Un šeit tev ir ūdens pudelīte, kaut kur varbūt te muguras somā, un jo īpaši, ja tu esi grupā, kas ir tā teikt vīlētāji visu laiku un nedod to pauzīt, tad cilvēkam varbūt kautrējās arī. Dienestā ir vieta, kur iemāc dzert ūdeni. Jā, tas gan. Bet ir bijis mums arī jāvar mocs, kad brauc, kad pietrūkst tas ūdens, bet padalās tad. Bet klausies, vai, labi, dienas, bet vai motociklis tev ir vieta bez pavēlēm arī? Jā. Savu. Tā ir brīvība, kad uzkāp, un reizēm ir tā, tas man savā amatā dienestā ir iespringums, daudz kas jāplāno, jādomā tur. Un tā ir tā foršā štēle, kad var atslēgties. Uzkāp uz mocis, es vienkārši braucu, lidoju, izbaudu to visu un vienkārši atslēdzos no visu. Tas arī ne tikai no dienas, tas arī no darba, no ikdienas rutīna. Nolaist gārdu, tvaiku, tā teikt, jā? Jā, tas arī bija, ko es teicu sākumā medībā. Tas arī ne jau vienmēr man tur vajag šaut vai vēl kaut kas. Medības nenozīmē tikai šaušana, vienkārši aizēju izbaudīt. Apsēžos un sēžu visu vakaru un pārdomāju dzīvi. Tāds relaks. Jā. Un, labi, mežā tu esi dienestā, bet kur tu jūties brīvāks? Mežā, ka tu esi dienestā tagad vai mežā, ka tu esi ar moci? Grūti pateikt. Reizēm ir tā, ka tā ikdienas darbs pa nedēļu tā nogurdina, un kad tev nedēļas nogalē jābrauc uz poligonu. Un ir reizēm, kad tu meklē sev tāds attaisnājums, varbūt tas, ka nebraukt, atpūsies. Bet, kad uzvalk to formu, kad aizbrauc uz vienību, tad es esmu kā zivs ūdenī. Vienkārši viss, tas ir mans. Un arī ir jau diezgan, man ir liela atbildība, liela vienība man ir, un es nevaru. Vienība aiziet bez manis, tā kā man tur ir jābūt. Tieši tā, tev ir arī tad liela šī pašdisciplīna. Vai ir jābūt tad arī lielai šādai pašdisciplīnai, lai noturētu sev tā teikt šajos rāmjos?
Jā, ir īstenībā jāiet caur daudziem. Es negribu. Ir jāiet. Es pats esmu izvēlējies to. Gribēju skriet uz augšu. Lai gan ir reizes, kad domāju, es varēju tur padasāt. Tā domā, ka tu nedomā un skrien tikai dara kaut ko. Bet mums nav tā, mēs visi domājam. Ja, katrs domā vienkārši savā līmenī. Tā tas ir. Tā ir, jā. Bet labi, klausies, tagad tu dienestā esi virsnieks. Visi tevi klausa. Bet kas notiek tagad, kad tu džekiem brauc, kur tu varbūt neesi tagad vadošais, vai tev ir grūti braucienā būt vienam no čaļiem, nevis komandierim? Šeit es to ļoti varu nodalīt. Tad, kad mēs esam uz močiem, mēs varam manā vienībā, kaut es ar vienību braukt. Tur tomēr ir bišķiņ savādāk. Bet nē, es ļoti atslēdzos. Un vienalga, kurš ir uzņēmies, vadīt grupu, ja, tas arī ir tas galvenais. Ja. Ja tu jau tajā brīdī atpūties. Tad es atpūšos. Jā, nav jādomā tajā formātā. Tad es, piemēram, vadu, tā ir atbildība visu uz maniem. Tā vairs nav atpūta. Tā nav atpūta, jo tas jau ir kā darbs. Un braucot, šajā grupā, varbūt tad, kad tu neesi tas noteicošais, tu redzi, kāds dara kaut ko muļķīgi. Kā tu reaģē? Kādā ziņā muļķīgi? Sāk uzvesties, bezatbildīgi, pārāk apdzen, kādam uzsit smilti, bet akmeņas bieži vien. Jā, tad pie nākamās apstāšanās jau, protams, ka izrunājam to. Ja? Tāpēc, kā es teicu, grupā braucam, tas, kurš ir vadošais, tas arī nosaka tos noteikumus, ja? Neapdzenam. Viss, jā. Tu tajā brīdī jau iznāc kā virsnieks, vai tad jau vairs nav kā virsnieks? Tagad jau tā kā, klausies tu. Nē, vienkārši mēs jau visi čomi jau arī braucam un moči, un tur jau tā, viss jau pamierīgo, visi izrunā, visi jau saprot, bet, ir jau reizēm tas sportiskais gars arī paņem to virsroku, ja, un gribās jau visiem patrakoties, jā, bet, jāreķinās ar pārējiem. Jā. Tad jau laikam tā adventure tomēr tev ir tāda kontrolēta anarhija. Jā. Jā. Tas nav, ka brīvdienās ādas jāk virsū. Nē, nav. Tas tā nav. Tas, kā lai pasaka? Nē. Nolaist garu un visu, turēt sev rāmjos, vai ne? Un neaizrauties, atcerēties kaut kādus šos cilvēkus, kas gaida mājās pareizi un atbildību. Tagad parunāsim par citu lietu. Tu izklausies pēc tāda džeka, kas nebaidās neko. Tad izgājis ir obligāto, nodienējis labi, vadījis cilvēks, virsnieks un adventure braucējs. Bet vai ir bijis tev arī brīdis uz motocikla, kad tiešām bijis bail? Ir. Pastāst. Ir reāli. Bija pagājušajā gadā Gruzijā. Gruzijā? Reāli. Mēs iebraucam, bija pa tādiem kalniem. Pastāst īstumā par Gruziju. Bijām pagājušajā gadā aizbraukuši uz 5 dienām Gruzijā tūrē ar nomas močiem. Pa kalniem pabraukāt. Tur bija tāds piebraucam augstā kalnā, skatāmies uz leju, ka līdzīgs kā karjeras, bet baigiem pauguriem tāds. Un viss buvo forši skats, sabildē visu. Vadītājs tagad saka, tagad braucam lejā, tas ir tāda nopietni. Un tad man bija reāli tāds, iestājas tas stoppers, saucamais, ja, kad viss, jo drošība pirmajā vietā. Es tajā momentā galīgi nejūtos droši braukt. Un bija viens, kur pats vadītājs, viņš kā vietējais, tur visu viņu pārzina, ar lielāku pieredzi arī bija. Un viena vieta bija tā, ka viņš paņem ar mocu un izbrauc. Pēc tam es domāju, it kā varēja risk, bet tajā momentā es pieņēmu tādu lēmumu, ka labāk es atbraucu mājās sveiks un vesels, ja, nekā riskēt, jo nevajag lekt augstāk, nekā tu vari palikt. Jā, Gruzija tomēr ir cita vide, ne? Jā, un kas ir ļoti svarīgi, es atzīšos, ka kopš es esmu virsnieks, esmu nedaudz palaidies fiziskajā. Jā. Šitā, jā. Nedaudz ir, jā. Jau sanāk mazāk skraidīt pašam, bet vairāk plānot.
Bet ne tā, ka galīgi neko nevar izdarīt. Un tā kā ziemā arī neko neskraidīs, un tas bija tas moments Grūzijā, kur tieši to fizo vajadzēja rītīgi. Un es jau tas brauciens uz turieni nebija tā, ka izdomājām un pēc nedēļas braucam. Jau laicīgs zināms, un es laiku domāju, vēl jau ziemu priekšā, vēl paspēšu, kaut ko patrenēšos, būs, bet tas laiks ātri pienāks klāt. Un tas brauciens arī bija aprīlī, sezonas sākums, pirmais, jā, un rokas kājas trīcēja. Rokas bija pat tā, ka brokstīs cīsiņā dakšiņu nevar nokniet, tu dakšiņu nevar noturēt rokās ar rokām. Labi, tas nebija man vienam, tur mums visiem jau tā bija. Fiziskā sagatavotība obligāti, tas ir vajadzīgs. Tā kā šitas laiks ziemā tagad ir jāizmanto. Tieši tā. Kas mums ir tie standarti, tie muskuļi? Mums pietupiens taisīt. Dziļo muskulatūru arī. Piepumpēties, tādas lietas, kas ir. Tad man nākamais tieši jautājums vedināja uz to, un es tev gribēju pajautāt, kas tad ir grūtāk, fiziskais nogurums vai mentālais? Fiziskais. Fiziskais. Ka rokas neceļās vairs. Jā, fiziskais. Jo, reizēm tu jau prātu var aizbraukt, nezinu, no vienā dienā no Latvijas uz Maroku, kad tu vari, bet fiziski tu to nevari izdarīt nekādīgi. Tagad tas arī baigi jāizvērtē, kad plāno savu maršrutu, to vispār fiziski vai to var. Maršrutu, es domāju, nevis attālums ziņā, bet tas attālums var būt ar reliefiem. Jā? Viņš var būt reliefs tāds, ka mēs, piemēram, Grūzijā nobraucām 30 km. Jā? Man sajūta bija tā, ka es Latvijā būtu 150 offroadā nomals. Tā kā tas arī baigi jāizvērt. Tieši tā. Tā kā... Bet tas par mentālais droši vien tev nogurdināt, ja tu grupā visu laiku vadīji. Tad tam gīdām, kas bija tajā Grūzijā, tam droši vien tas mentālais nogurdums līdz vakaram, uztraukums par visiem zikā vai... Jo, protams, tas ir... Es saku, man pašam kā bija vieta grupa, toreiz mums bija tas atklāšanā. Tas vienkārši maršruts, jā, tas turismu. Turistiņu maršruts, jā. Jā, bet navigācija uzreiz kaut kas tur nojuk navigācija un viss sāk griezties riņķī. Jā, cilvēki, jā, tā kā cālīši, viss izklīst, jā. Tā karte, vienkārši navigācijas karte, vienkārši sāk kaut kas tur notika, vai nebija zonā vai kas. Un pārējie normāli tempi tur riņķi, tur aizmugurē visu laiku. Un tagad tu domā, tu nevar ievest taču viņus kaut kur, tad uz atmiņu. Tas bija kaut kāds 15 minūtes apmēram, kur dabūja iespringt rītī. Tur jau vairs fiziskais nebija, bet tur galvā man tur šaudījās tādas visādas domas. Un tā vieta nebija īpaši pazīstama arī, kur brauc, lai kaut ko improvizētu, izbraukt kaut kādu savādāk, bet viss bija kārtībā. Es šito jau tu atbildēju. Man nākamo jautājumu, kas vedināja tieši gribēju jautāt par to atbildību par citiem arī braucienos. Vai tu izjūti to atbildību, tā kā, pat ja tu nepazīsti šos cilvēkus? Protams, izjūti es arī tāpatās kaut kā vadošais, neredzēs nekad visu aizmuguri, jā. Bet pēc kaut kāda laika tāpatās apstāšos, jā. Lai viss pievalkās klāt, visi jāpārbauda, vai visiem viss ir kārtībā. Un tad mēs varam turpināt tālāk, jo ir bijis, kad es pats esmu aizmugurē, vai es neesmu vadošais, ja? It kā viss tur normāli distants, bet tāpatās ir, kur nomaldās un tad meklē, un tad es sevišķi, ja tu pats organizē to pasākumu, tad sāks visādi pārmetumi, jā, kāpēc tā un kāpēc šādi. Bet grūtākais ir noturēt, man liekas, ka to ātrumu. Ja, jo pirmais vienmēr liekas, kad aiz mani brauks vai vēl kā, kad 3-5 moši liksies, varbūt pa lēni. Tā pašā laikā, kad parunā tie, kas aizmugurē bija, tie tur visu laiku ir maukuši normāli. Pilnručka, jā. Jā, tāpēc tas ir svarīgi. Vienalga kāds šķērslis, jā. Tāpatās kā dienestā, ko mēs darām arī, ja mums ir kaut kāds šķērslis, mēs pārvaram to šķērsli un samazinām tempu, lai pievalkās klāt. Un tad mēs atkal varam palielināt to tempu. Jo būs tā, kad viens pārējais grāvim vai pārbrauks savā solī, pēdējais skries tam grāvim pāri. Tieši tā. Tā kā, un tas nogurums arī reizēm varbūt tās, ka pat vajag tai kolonā, kad mēs ejam, dienestā vai ar močiem, varbūt tās pamainīt.
Secība Tāpēc ir apstāties ik pa laikam, pajautāt, kas un kā, paprasīt, varbūt tās cits neatzīsies to, kad viņš ir vai nu nogurs, vai kaut kas viņš netiek ar tempu, vai viņa pātri, vai viņam pa lēni. Un tad vienkārši parunā ar blakus, paprast, kā viņam iet, kā tam iet. Tieši tā. Ir sevišķi, ja kāds, piemēram, pirmā sezona, tad ir baigi vairāk jāpaskatās. Varbūt tas, ka viņi nolikt priekšā. Priekšā var būt mierīgāks temps. Nevar likt viņu aizmugurē. Aizmugurē viņš skries, viņš nevarēs. Šī, tā motobraucēja grupā, jo tu negribās pateikt, ka es netieku jums līdzi, vai atzīties, vai justies nosacīt vājākam šādā ziņā, un varbūt citu acīs. Bailes, pareizāk sakot, pareizi. Bet tajā brīdī arī tas otrs cilvēks, kurš ir vadošais, viņam arī ir bailes. Viņš jau arī nezina, vai visi tiek man līdzi, vai netiek līdzi, vai es braucu pa ātru, vai pa lēnu, varbūt arī braucu, vai ne. Tad šī komunikācija, laikam, ir tā atslēga. Un, man liekas, tu atradis labu formulu, ka vienkārši pajautāt kādam citam, lai viņš pastāsta par to. Jo savstarpēji noteikti cilvēki jau vairāk kad satiekās, tad, vecīt, klausies, tādā tempā viņi tur vīlēs knapi tiek līdzi. Un tad, kad uzdod vadītājs visiem labtempus, viņš viss kārtībā, braucam tālāk. Jo, reizēm jau no malas, es redzu, bet tā ir no malas redz labāk to visu nekā pašam liekas. Pašam varbūt tās liekas, es esmu baigais, man tur iet un viss ir rītīgi labais, bet no malas paskatās, ka nebūs. Klausies, disciplīna tev ir tā kā palīdzējusi pārvarēt bailes. Viņa tev palīdz pārvarēt bailes? Jā. Tāpēc, kad vairāk nevis paniko, labāk ir apsēdies malā, labāk paņem, pīpaus, uzpīpē, nomierinās, pārdomā to visu, un mierīgāk to visu var izdarīt. Jo reizēm ir ka labāk ar spēku, reizēm ir labāk ar prātu nekā ar spēku to visu izdarīt. Un it sevišķi ar moci, iebraucot, tu panikojot, ārdoties, tu pat lielāks problēmas sev uztaisīs. Vienkārši pasēd, padomā, neties ārā kaut kad, varbūt pavēls to mocu, apgāz, mēģina uz sānu dabūt visu. Nevis mēģināt dot ručkāt tā, ka jābrauc pēc traktora pakaļ, priekš kam tas vajadzīgi. Lai gan ir arī tādi motobraucēji. Viņam izdevusies diena, ja viņš noslīcinājis mocu. Bet viņš arī pats var izcelt viņu ārā. Jā. Ir redzēt arī vairāk šie WhatsApp grupās, kur tur cilvēki, kā dubļos tā uzreiz bildi iekšās, SOS, netiek. Jā. Un Džeki tur arī dod tos, ka tā pirmais nomierinās, otrais skaties, vai dod šos piemērus, tiec pats galā, pats ar sevīm. Ja? Jo bieži vien tā ir, ka tu vairāk šīs metodas pamēģini, izrādās, ka tu vari tikt arī pats ārā. Tas ir mums, tas īstenībā ir slikti, kad cilvēks pats nedomā, viņš iebrauc iekšā un viņš uzreiz sauc palīdzību. Pats nepamēģinot vispār tikt ārā. Labi uz vietas šeit tas tā ir, bet ja izdomās aizbraukt tālākā ceļojumā kaut kur un neviens neskries to pakaļ ar traktoru. Un būs jātiek galā. Tā kā izvērtēt, tas vēl izvērtēt vispār, vai tu spēj veikt to distanci. Un kā tu saglabā mieru šajās stresa situācijās? Es daudz pīpēju. Es tev tā domāju, ka tu teiksi. Es daudz pīpēju Marlboro. Klausies, Marlboro nav zvanījis tev, nebūs reklāma. Tad. Nē, bet vispār starp citu man teica tā, ka nedrīkstot to es... Ar viņu logo, jā? Jā. Akšītā. Kad ir kaut kā, kad arī tos močiem stikers laikam nedrīkst vispār. Šitā, kā reklāma, jā. Tu jau kā labu viņiem, plus vēl tu esi viņa klients, vai ne? Un tas ir tas man populārākais jautājums cilvēkam. Ko tu pats pīpē? Sāc ir tieši tās pats mocs, kā man ar tieši tādām pašām uzlīmēm vienam Austrālijā. Tieši tas pats. Viņš ielicis iekšā bija Instagramā reizēs, ka tas ir mans mocs. Labi, tu jau pieķēries arī tam fiziskai sagatavotībai, plus vēl teici, ka tu pīpē. Vai dienas palīdz fiziski sagatavoties adventuram? Jā, palīdz. Palīdz vispār tos pamats. Dienestā, kā manā vienībā, ir cilvēki daudz, kas nākuši man pateikuši paldies, kad viņš nekad dzīvē pirms tam nav sportojis. Tagad tam cilvēkam tas sports ir neatņemama tāda sastāvdaļa. Un kā to panāc? Vienkārši par nodaļām, nodaļas sporto.
Un iesūtu katru nedēļu iesūtīja tādu sarakstu, cik viņi ir izdarījuši. Tāda sacensības starp nodaļām. Tad jau viņi vairs nesūta to, bet viņiem jau aizgājusi jau tā rutīna, ka viņi visu laiku arī sportoja. Un ar mocu braukt tas ir ļoti svarīgi. Ja tur, kā es teicu, Grūzijā man gāja grūti, tā bija mana kļūda. Ja, tagad tā bija liela mācība, ka tomēr labāk pirms sezonas ir patrenēties. Dienas tā ir lieta, kuru var patrenēties. Ne tikai fiziski, arī mentāli. Ja, jo grūtības pārvara, ja ir kaut kāds sarežģījums, baigais kaut tie laikapstākļi, ja? Lietas līst, vējš ir viss. Ir citi, kas uzreiz jau meklē kaut kādu pajumu, vispār pazūd. Bet man, piemēram, ja es braucu un man ir tas mērķis, man ir jātiek, tur man ir konkrētā laikā jātiek. Tas arī piemetināšu kaut klāt, tas ir no dienas vēl tā plānošana ar laikiem. Ievērot laika līniju, ja? Tas, un tajā lietā laikā es varu braukt. Un iemāc vēl, kā vispār ģērbties iemāc. Tas īstenībā svarīgi. Jā, kā ģērbties, kā pareizi vispār to visu, kāpēc tas lietas, kad beigsies un ko man darīt. Vai es sēdēšu slapš, braukšu tālāk, jā, salšu, jā. No to visu iemāc. Tās lietas, kā ģērbties un kā grūtos laikapstākļos izturēt. Tu teici, ka pirms Grūzijas tu neko negatavojies sezonai fiziski. Fiziski, ne. Tagad tu pēc tās pieredzes gatavojies? Tagad jā. Tagad jā. Tad kā tu gatavojies? Man vienkārši elementārās lietas. Pamingrot, vienkārši no rītiem, jā, tur uztais, piepumpējos, jā, tur kaut kādas pietupienas, jā, tāds elementārās lietas, tās, kas ir vajadzīgas. Bāzes grupas, jā, tie, uz ko es patrenēju. Man darbs arī nav sēdošs, man arī diezgan uz kājām arī, tad... Tie tādi ikdienas cediņi, bet kā tev liekas, vai tādiem adventure braucējiem vajag trenēties, nopietnāk arī? Nopietnāk, es domāju, īsti šities dzelžu viss, īsti tas nebūs. Drīzāk tie kardio treniņi. Kardio tas drīzāk varētu būt crossfits. Crossfits, jā. Jā, tā ir. Un dziļā muskulatūra, jā, muguri jātrenē, jo vienalga, kādi ir profesionāļi ar močiem, krīt visi. Kā man instruktors kādreiz teica, ir divi veidi motociklis iedalās. Tie, kas ir krituši un tie, kas vēl kritīs. Jā, ļoti pareizi tā arī ir. Jā. Tā kā tas mocis tavs ir jāpaceļ. Jā, tieši tā. Es arī ikdienā taisu tās dziļās muskulatūras treniņus. Man arī sēdošais darbs, jo tāpēc spēcīgām mugurkaulam ir jābūt. Tas arī palīdz noteikti adventure braukšanā, ka mocis apgāzies un jāpiecē. Bet ko es vēl biju piefiksējis to, ka tu atbrauc vakarā, zini kā, tu to kaut kādu, ja tev 2 dienu izbrauciens, jā, vai vairāk dienu, kad ir tā atpūtas pauze, ja tu esi fiziski labāk savies, tu neesi galīgi izpumpējies, tā teikt, enerģijas. Ziņā. Tu vēl vari pasēt džekiem, iedzert tāliņu, pārunāt vēl, jā, un nelīp, jo tā teikt acis ciet. Jā, un es to ļoti, es uz sevīm to ievēroju, kā bija tad, kad es sāku braukt un kā tagad. Sākumā bija tā, ka man tā viena diena, man jau vakarā bija tā, ka es nevaru paiet no rīta vispār knapi pa kāpnēm, uzkā man kājas sāpēja, rokas sāpēja. Tas arī secinājums, ka varbūt arī pats nepareizi kaut ko darīt. Sasprindzinājies, tas varbūt fiziskais pietrūks, jo kaut citu muskuļu grupu darbojās. Un kā tu atjaunojies tad pēc tādiem smagākiem braucieniem? Kājas nestrādā, jā, tad tev ir kaut kāds atpūtas režīms vai... Nē, es vienkārši eju uz priekšu. Es vienkārši eju turpinu uz priekšu. Tā ir mana recepte neapsēsties, jo tev apsēdīsies vairāk, jo tev būs grūtāk piecelties. Jā, pirmdien uz darbu uzreiz. Jā, tāpēc labāk. Pakai kustībā. Klausies, bet tu esi no Dundagas, jā? Jā. Donģiši. Esi no Dundagas. Tur nāk akcents līdzi, jā, arī kaut kāds. Jā, dialekts. Man pat uz krekla rakstīts, ko brauc ar motu, man ir rakstīts, esi no Dundagas. Un pastāst varbūt nedaudz par Dundagu. Jūs tur uzaugi? Jā, līdz Dundagai līdz 9. klasē.
Kā dzīvoju? Senčs man vēl joprojām tur dzīvo. Es braucu tur ciemos, jā, bet pats kā 9. klases beidzas, vienkārši gāju citur mācīties, tālāk uz Jelgavu gāju. Bet visas tās lielās blēņas un moča tā pirmās pieredzes, viss tas bija tur. Jā. Tur mēs pat vēl uz ziemu. Es tagad skatos uz šo ziemu, jā. Un atceros vēl, kā mēs ar Mīnskām, ar tiem voshodiem, vošaliem, mēs pa ziemu, mēs maucām, tur pat ragavs likām klāt. Un mums nebija nekāds tur šit virs un maut. Gāzām, ķīvers, protams, ka nebija nevienam, jā. Ekipējums nekāds nebija. Reizēm vispār jābrīnās, kā mēs izdzīvojam tur. Ziepes arī sastādēt tāds kārtīgs, ja? Viss kaut kas ir bijis. Runājot par anarhiju, močiem un tam līdzīgi. Kā tev ir ar varas iestādēm, poličiem? Nav nācies bēgt? Ir nācies bēgt no... Jā, mums bija kādreiz, tas bija tās adrenalīns bišķiņ. Aizbraukt pie jūras ar krasta apsardzi, bet mums tie moči arī bija ļoti adventure moči, tā bija Emks Urāli, jā. Tāda, kur mums bija uzķūnē, tur nokrāsot un tāda, mums tur vairākiem bija. Un man starp citu īstenībā pašam savs mocis tad nemaz nebija, jo man draugam bija 3 moči un es vienmēr no viņa dabūju, tā kā man nebija jēgas, viņš pats remontē un es vienkārši braucu. Jā, tā mums bija tāds... azarts aizbraukt līdz jūrai, pie Mazirbas, Sīkrag, vēl augstāk uz Kolgas pusi. Jā. Un tā gaidīt, kad džedēs mums brauks pakaļ. Un tā mēs par tiem smagiem močiem tur arī pa tām takām, pa tiem mežiem arī tur maucām prom. Jā, ir bijis visādi, ja, kad tur nogremdēja mocis, paši aizmūk prom, un pa nakti iet un roka ārā. Jā, jo to moci tu nevar dabūt ārā, tā kā mūsu močis tagad. Tā jaunības anarhija tā tad ir bijusi. Jā, tīri uz močus nenoķēra, bet viņi jau zināja, kas mēs esam. Bija tikšanās Dundagā, kad atnāk viens vīrs formā, es tēlāk, es viņu neaizēju, vai man uzreiz sītēs pa pakaus. Viņš zina. Jā, tad pieredze tev ar anarhiju jaunībā, un tagad jau ir... tā teikt, dienas, tā jau ir citā kā jau struktūrā, disciplīna un viss pārējais. Bieži vien, kā cilvēkiem to vecam, atkal uznāk kaut kāda šī anarhija, tā kā viņi tur pērtos hārļikus vai ko tur un pavērsiens dzīvē un tam līdzīgi. Kā tev šis adventure tagad, kad tas nopirks arī ir tas izpausme? Atkal šī anarhijas jaunība nāk. Jā, īstenībā. Jo, kā es saku, man bez meža nevar, visu kaut kur jāmauc. Tāds, ja mēs tad izaicinājām robežsardzi, krasta apsardzi, tagad tāds izaicinājums pašam vairāk kaut kāds, šķēršļis, kaut kāda distance. Tāds. Pārvarēt kaut kā. Pārvarēt, jā. Sev pierādīt. Es taču varu. Vēl var. Es vēl varu, jā. Un, kad teicu par Hārliju, es teicu, es varbūt tās tādu ņemšu, tad, kad es varu skāju. Šitiem močiem nevarēšu pārcelt pāri, tur zemāk jāliek, tad es varbūt tās tādu pokšinās pa asfaltu, pok. Tā pieejam nedaudz tagad filozofiskākajai daļai. Ja sākam runāt par šo anarhiju un tā kā pie 40 tojamies vecumam, vai vīrietiem vajag disciplīnu, lai būtu brīvs? Brīvs no... Vispār sev sirdī brīvs vai no mots vajag, lai būtu brīvs uz ko laik no sievas, to vajag. Jo tagad jau krasta apsardz nevajadzētu vairs iekulties problēmās. Nē, protams, nē. Tagad taču apdomājās visu, un es pat domāju, ka jo pa lielām, ar adventure močiem tā arī apmēram ir. Tas, ja paskatās to video vecumu, tad tie 40 tā arī ir. Ja. Un es domāju, ka tas ir tas vecums, ka tas jau tu apdomājies, tu pats skaidri, ko tu gribi. Tu palicis prātīgāks, ja. Ne visi un nevienmēr, ja, bet ir tāda. Es domāju tā, ka ja tajā vecumā, kad mēs krastu braucām, man būtu šāds mocs, tur varēja būt visādi. Es domāju, ka tas īstais moments tagad tā arī ir. Un, protams, tev liekas, tu brauks mierīgi, bet ar laiku tu pierod pie tā moča, ja, tu pierod pie kaut kādiem ceļiem saviem vietējiem. Visu. Tev gribas to tempis, lai kāpināt, kaut kādu kāpināt.
Tā kā tas azarts jau ir visu tas sportiskais, vai nu sportiskais ar draugiem, pārniekiem, vai sportiskais vienkārši pašam ar sevi. Vienkārši sev Tev gribās tagad vairāk sportiski arī braukt? Man vairāk sportiskais, jā. Tagad gribās tas, jo man šoseis braukšana galīgi nav man. Man miegs nāk un es nevaru. Es neizbaudu. Ja man būs iespēja, ka es braucu no darba, es izdomāju, man vajadzēja braukt līdz Talsiem, jā. Es varēju aizbraukt, pusotru stundu. Nē, bet es izvēlu Stegro aplikāciju, jā. Uztaisu maršrutu un uztaisu sev problēmas uz 5 stundām. Ja? Tas izaicina, lai nav pārāk vienkārši viss. Steigri arī ieliek tās odziņas reizēm, vai ne? Jā, tas bija. Klausies, vai bez struktūras tad brīvība pārvērš haosā? Jā. Ka brīvība vēlreiz uz. Vai bez struktūras brīvība pārvērš haosā? Jā, tā tas ir. Jo tā struktūra ir vajadzīga. Tieši tas, ko es jau teicu arī vienā grupas braucienos. Ja tu sākumā nenoteiksi, kā tai grupai uzvesties un kur kā darīt, tad būs haoss. Būs haoss. Tā kā tā struktūra ir ļoti svarīga, un tieši tas pats arī ir dienestā. Ja tu nebūs nekāda struktūra, būs haoss. Būs haoss, tu nespēs vairs savākt savu vienību. Un īsti nesapratīs, kur viņi katrs vispār atrodas. Un vispār, tā kā ir svarīga struktūra, ir svarīgi viss. Vai kādam jābūt arī vadītājam? Vienmēr. Ja vadītājiem pat jābūt kaut kā, mēs sēžam pie ugunskura, viens ir atbildīgais, kurš ugunskura kurinās. Tā kā vienam ir jānosaka, tātad tu darīsi to, vai tu darīsi šo. Ja tas tā nebūs, vai nu nedarīs pilnīgi neviens, vai nu būs pilnīgs haoss. Ja viens, piemēram, izdomā ugunskura uzturam, mēs liesam līdz 40 centimetriem. Ja? Un viens gribēs uztaisīt 2 metru nenormālo. Ja? Tātad, kas mums pazūd? Mums pazūd malka, ja? Mums ātri viss izdeg, izdziest, viss, ja? Un tas sākās bardaks. Mums paliek augsts, nav kur sildīties, ejam gulēt. Tas bardaks, haoss sākā. Tieši tā, pat savās mazās izbraucienu grupiņās ar draugiem ātrunāt lietas, vai ne? Ir jābūt noteikti, kurš uzņemās šo navigāciju, sadalīt kaut kādas lomas, ierodāmies, tā teikt, nakšņošanas vietā, atkal jāsadala lomas, lai nav tā, ka viens atbildīgākais pašī, vai ne, kamēr pārējie sūc aliņu. Jā, un kaut arī tajā maršrutu vidū, ja ir kāds tas navigators, ja, tad pirmkārt jau vispār tā navigācija, viss tas maršruts jāizstāst, visiem ir jāzina. Visiem ir jāzina, kur mēs par tos galpunktus, apmēram, kā tie ceļi būs. Ja, ja kāds ir nogurs pa priekšu, viņš vairs nevar tā kā navigēt un nomainām, tad izstāst visu viņam, ja vēl vienreiz pārunājām, visu, lai mēs visu zinām. Tā, lai mūsu to maršrutu jebkurš var navigēt. Tieši tas pats dienas arī visiem ir jāzina savu vietu, visiem ir jāzina tas galvenais mūsu uzdevums. Tieši tā. Jo komanķēd, lai jebkurš var iet priekšā un vadīt. Jā, man liekas arī svarīgi tiešām izskaidrot tiem saviem dalībniekiem, vai tā ir grupa, vai tā ir tev draugi, kāds ir šodienas uzdevums, kur mēs brauksim, kas pa ceļām, vai ne? Lai visiem ir skaidrs tas plāns. Lai nav tā kā aizmēja braucējs, un mēs laik atgriežamies un neko nesaprotu, kas notiek. Un es esmu bijis tādās situācijās. Tev pirmkārt rodās neusticība tam, kas vada, jo liekas, ka viņš ir apmaldījies. Ja? Un ja tas netiek nokomunicēts, tad var rasties šādas pārpratumi. Jā, un ja izstāst, piemēram, to maršrutu, un kāds pa priekšu vada, bet viņš savā galvā ir izdomājis kaut ko, mainām maršrutu, braucam savādāk, tad tas ir jāzina visai kolonai, visiem. Jā. Ka nav tā, ka uzreiz pēkšņi, kur mēs atrodamies. Vai es zinu, kad tu esi karavīrs, un tas noteikti ir atvieglojis tev adventure braukšanu, bet vai ir otrāk, vai adventure braukšana tev padara labāk karavīru? Vai jau, es nezinu.
Es nezinu. Nē, laikam nē. Nē, jā. Laikam nē. Otrādi, jā. Jā. Nē. Kas man pa adventure braukšanu, kas man vēl, ko es pateikšu no dienas, jā, kas ir baigais, tas ir baigais plusara. Pirmā medicīniskā palīdzība. Jā, tas, ko iemāca dienas, tas ir baigi, tas ir ļoti svarīgi. Ir ne tikai, ka tu viens brauc grupās, un tas ir vēl svarīgāk, ja tu brauc grupās. Jā, tas atbildīgs arī par viņiem. Jā. Būtībā katram uz savu moču ir jābūt pirmajai aptieciņai, bet tas neko nenozīmē, ka tev tā aptieciņa uz moču, ka tu spēsi kaut ko izdarīt. Tā kā, tas arī dienestā ir tas, ko iemāca. Vienalga pie kādām traumām, necelt paniku un vienkārši palīdzēt. Vai nu sev vai kolēģi vienalga. Tieši tā. Vai tev ir bijusi šāda dzīves situācija, kur šīs zināšanas ir tiešām mainījusi? Šādas zināšanas, es pielietoju reāli pagājušajā gadā, kur cilvēkam palika slikti un palika bezsamaņā. Un nācās jau veikt sirds masāžu un izsauc ātro palīdzību, veikt sirds masāžu un elpināšanu. Kas man vajag palīdzēt, tas man dienas, ka ir tās zināšanas, un kas neļauj uztaisīt tādu apjukumu, paniku. Jo tajā momentā cilvēki ļoti daudz iet garām, viņi paskatās un nenāk klāt nemaz. Bet ir svarīgi to darīt. Varbūt tas nevienmēr visiem būs pareizi, ja, bet galvenais ir kaut ko darīt. Es zinu, ka daudz cilvēku baidās no tā, kad es kaut ko ne tā izdarīju, pēc tam man tur sodīs vēl kādu. Es tajā momentā pieņēmu lēmumu, kad man ir tas jāsāk darīt, kamēr nav ātrā palīdzība. Man kolēģis arī palīdzēja, kurš arī no dienesta, viņam zināšanas bija. Mēs devām viņam iespēju vēlreiz dzīvot. Kad atbrauc ātrā palīdzība, paskatījās, ko mēs darām, teica, viss pareizi darat, viss turpināt. Un tas ir baigi, tas ir no dienesta īstenībā, kad tu neapjūc. Tu ātri spēj pieņemt lēmumu, ko darīt. Jā. Galvenais ir pieņemt to lēmumu tādos gadījumos, vai tas būs pareizs vai nepareizs. Mēs varam spriest pēc tam, bet galvenais ir pieņemt lēmumu. Tas ir labāk darīt kaut ko, nekā nedarīt neko. Tieši tā. Šādas zināšanas mēs arī ņemam kā to labo bagāžu no dienesta un arī vēlamies integrēt Auduro iekšā. Esam uzsākuši arī apmācības ar pasniedzēju, kurš pasniedz īstenībā medicīnu arī tieši dienesta cilvēkiem, militārā dienesta cilvēkiem. Un pagājušo gadu mums bija šīs apmācības. Tur arī pats piedalījies tajās. Jā, vai viss, ko tur pasniedz, ir tas, kas noderētu motobraucējiem? Jā, tā kā vienalga, ja tu apgūsi kaut kādu tēmu, tev visu laiku ir jābūt tajā iekšā, ja? Un tu aizies uz kaut kādu kursu vai ko, liekas tev, tur jau stāstu īsto pašu, bet visu laiku vajag tās iemiņas, vajag atsvaidzināt, tieši tāpatās kā ar mocu arī. Ir jātrenējās, jābraukā viss, ja? Pavasarī tur kaut elementārās figūras izbraukt, tāds iemaņas, jo tomēr ziemā viss mēs tur ierūsējam gan fiziski un mocs, kāds varbūt vispār aizmirst, cik sver viņa mocs, par ko vajadzētu apgāzt. Tā kā tā visu laiku jāuztur tās zināšanas. Ko tu ieteikt jaunam adventure braucējiem, kurš nāk no militāras vides? Kāpt uz mocu un braukt. Kāpt un braukt. Ko ieteikt? Es nezinu, ko ieteikt viņam. Braukt pa mežu. Varbūt viņam vēl nav motocikls. Ko viņam ieteikšu? Tagad viņš grib. Viņš ir ieraudzījis, kad Andrejs brauc, un es arī gribu tagad braukt. Viss zināšanas viņam ir, bet viņam nav zināšanas par močiem. Starp citu, es arī iedvesmojos, jā. Arī ir viens, kurš arī nokārtoja pagājušajā gadā A kategoriju. Tagad taisās vēl 2 kārtot, bet ko es iesaku uz adventure močiem ir obligāti vajag apmācību. Nevajag pašam skriet iekšā mežā, kaut ko saskatījies YouTube, pašam liekas, ka viss ir baigi forši, bet patiesībā tā tas nav.
Un tāpēc ir ļoti svarīgi pie kaut kāda profesionāla, pie zinošu instruktori, ja, tāpēc ir forši ir dūro pasākumi, ja, kas ir tieši apmāca jaunos braucējus, arī viņus aicina. Arī tas nav tikai jauns braucējs, tas ir kaut vai no ielas močiem, ja, nokāp nost, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tas ir tā kā no jaunas staigāt, ja, Tas ir savādāk, tie ir savādāk močs, savādāks apiņas, pa kur viņi pārvietosies. Ja? Savus nianses visu, un to vajag patrenēties. Man liekas, arī svarīgs aspekts. Mēs kā militāristi esam pieraduši pirkt ekipējumu visu laiku. Un es domāju, ka tu esi izgājis ļoti daudz naudas ekipējumu militārā. Es arī esmu izgājis veselu lielumu, un tagad šie jaunie, kas nāk uz adventure močiem, man liekas, tad ir tā, kā tu saki, ļoti noderīgi, kad zinoši pasaka, širo jums nevajag. Bet ir arī, ka dienestā ir, piemēram, pamatā mācība, viņi redz, kad jau tiek uz rotu, tur jau tādi pieredzējuši, katrs ir kaut ko sev upgradeojis, kaut ko uzlicis. Ja? Stilīgi. Jā, viņam liekas, tas ir labi. Un tad viņš iet un tādas naudas tērē tur visu, bet pēc paiet kaut kāds laiks, kaut kāds pusgads, viņš saprot, man to nevajag, man šito nevajag, visu. Tā kā katrs jau pielāgo sev. Es pa dienas tagad ekipēju. Katrs pielāgo sev, katram savu specialitāti. Ja? Tā kā visiem nevajag. Un nevienmēr tas, kas izskatās baigs stilīgs, viņš tev reāli noderēs. Tev varbūt vispār nevajag tādu. Jo nevienmēr vajag arī to, kas ir rakstīts moto ekipējums. Jā. Un ar močiem man bija, moču ekipējumi man arī bija reāli tā, kad es sākumā nopirku, ja, kad tiesības kārtoja. Un tas man bija reāli līdz momentam, kad es dabūju A kategoriju, un tad es to ekipēju vienkārši nometu. Un uz kāpēju stāvu, ja. Un es sapratu, tas nav mans, tas man vispār neatbilst, tas nav mans. Redz par to moto ekipējumu tā, ka, ja tu nepārzini, tu vari nopirkt moto dārgu ekipējumu, kuru tu varbūt pēc tam dodoties mežā vairāk braukojot, viņš tev ir pa smagu, viņš neelpo, vai ne? Bet tu nevari arī pilnībā aizstāt ar, tā teikt, džinsām bez mazā, ja? Jo tomēr tas moto ekipējums ir veidos no citas materiāli, kas ir daudz izturīgāks tieši par to šļūkšanu un krišanu un caurduršanu un tādām lietām. Bet ko var no militārās noteikti aizgūt ir šīs ģērbšanās stils, kā saka sīpoliņa metodas. Jā, galvenais ģērbties slāņos. Jā. Apakšā bruņas, vai ne? Vidus slānīts un tad reizēm ir tādi, kad domā, jo man biezāk jaka, jo man būs siltāks. Ne, varbūt reizēm būs labāk, nevis reizēm, bet tā arī būs plānāk tā jaka, tu brīvāk jutīsies, ja? Bet apakšā termoveļu uzvelc, ja? No bruņas, ja? Viss atkarīgs kā tā bruņa, vai parasti ir tā kā ar krekuli, ja? Tas jau arī tomēr aizsargā. Apakšā tāpatās būs kaut kāda maika vēl, tā kā sīpoliņš, kā teica, ja? Saģērbjās pa slāņiem, būs labāk. Un arī, ja sakars, arī tāpēc pa slāņiem, ja tu pa karstu, tu slānu noņem nost. Ja tu pa augstu slānu uzvelc virs. Ja tur viena liela moto jaka ir, vai ne, tad jau grūtāk. Biez jaka uzvelc un tad visu dienu. Ceļš iebrauc tā kā. Smaga viņi paliek, ja slāpjē. Ja, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš varbūt jau brauc ar moci, bet meklē disciplīnu savā dzīvē? Pievienoties tavai rotai? Pievienoties zemesardzei. Tā būs disciplīna. Jā, pievienoties vispār zemesardzei kā tādā. Ne obligāti manā rotā. Man dotajā momentā pietiekam. Bet jā, vispār dienests iemāc ne tikai disciplīna, arī viss īstenībā, ko mēs runājam. Tā ir ģērbšanās. Iemāc kaut to pašu ūdens dzeršanu, jā, medicīnu. Tad ļoti daudz lietas, ko iemāc dienestā, to var pielietot civilajā dzīvē. Tas ir baigais. Tas ir plus nevienmēr. Citam varbūt tās asociējas dienas, kad es tikai aiziešu un tikai šaus. Nē, tas tā nav. Iemācīs tev vispār izdzīvot. Ja. Un kas izdzīvošanā, tas jau viss ir izdzīvošana. Lai izdzīvot, tev vajadzīgs ūdens, ja tev pareizi jāģērbjās. Ja. Tāpēc, kā adventure braucēji brauc uz vairākām dienām, jā, kā iekurt ugunskura, kā pagatavot maltīti, un kā vispār sliktos laikapstākļos arī vienalga, kā vispār pārnakšot mežā. Tagad to visu jau iemāca dienas. Jā, un tad jau tie ceļojumi arī paliek baudāmāki, ka tu esi disciplinētāks pret sevīm, pret savu ekipējumu, arī tā kā teikt, sadarboties ar citiem cilvēkiem grupā.
Un, ja gadās ČP, droši vien daudz vēsāk prāt pieņemt lēmumus. Un ko es esmu ievērojis, kad mums ir Odūro sezonas atklāšana, ja, kad sabrauc ar somām. Un īstenībā ļoti atšķirās, kā mocis ir nopakots tiem, kas nav dienestā, un tie, kas ir dienestā. Tāpēc, ka tie, kas ir dienestā, viņiem vajadzīgi mazāk lietas, lai viņi justos komfortabli. Un tad viņiem līdz ar to tas mocis ir vieglāks, viņiem ir mazāk. Tie, kam nav tā pieredze tāda, viņi to komfortu meklē savā nenormāli dārgajā tādā ekipējumā, ka viņš ir nopircis guļamais, piemēram, par 500 eiro, bet viņš nemāk gulēt tajā guļamaisā. Ja? Viņam tas guļamais pa visu moci aizmuguri. Ja? Tā kā tās ir tās lietas arī, ko arī dienestā ļoti iemāca. Andrej, tev pēdējais jautājums un visgrūtākais. Ja tev būtu jāizvēlās dienests vai motocikls, ko tu izvēlētos? Es izvēlētos dienestu uz motocikla. Labā atbilde. Andrej, paldies par sarunu, un tad jau tiekamies jaunajā sezonā. Tiekamies. Tiekamies.